Kāda ir garantija? Kāda ir garantija jūsu solījumiem, kur jūs sakat, ka jūs neatcelsiet tās bezmaksas braukšanu pensionāriem Rīgā, kad jūs nāksiet, teiksim, pie varas? Tāpat kā Dombrovskis ir teicis, ka būs pensijas, un viņas tiešām būs indeksētas šogad un nākošgad pensionāriem, tieši tāpat arī visiem pensionāriem Rīgā būs tās brīvbiļetes. Bet teica arī, ka nesamazinās pensiju. Un nesamazināja arī. Kā samazināja? Paklausieties. Pensijas ir vienīgais, ko izglāba valsti, nevis samazināja pensijas. Pensionāri izglāba valsti, un viņiem par to visdziļākais paldies. Viņi saņēma atpakaļ visu, kas nebija izmaksāts tajos dažos mēnešos. Bet to nolēma tiesa, nevis valdības iniciatīva. Bet pensionāri kopā ar valdību izglāba valsti. Mēs bijām bankrota priekšā, kā jūs ļoti labi zināt. Un tas nebija tāds lēmums, tagad varētu samazināt pensijas pensionāriem. Labs brīdis ir pienācis. Ceļi ir jāremontē ar galvu. Tātad ir nepieciešams tāds aparāts, kas brauc pa ielu. Jā, klausieties uzmanīgi. Tāds aparāts, kas brauc pa ielu un ņem nost šī savu laiku nokalpojušā asfalta virskārti. Samaisa viņa un ieliek atpakaļ. Un pieblietē. Tāds aparāts ir vajadzīgs. Un ar to, tas ir viena ļoti konkrēta lieta. Un tas ir jādara pirms šajā asfaltā ir izveidojušās mikroplaisas, kuras kļūst par plaistām, kuras kļūst par bedrēm. Tad, kad mēs redzam bedres uz ielām vai bedrītes, ir jau par vēlu, zobi nav iztīrīgi. Tas ir apmēram tāpat kā ar zobi. Tad, kad mums sāka zābēt zobus, mēs atceramies, ka bija jātīra. Kā to aparātu sauc, es īsti nezinu. Man te zālē ir kolēģi, kas to noteikti var izskaidrot. Bet viņš ir liels un viņiem ir daudz riteņu. Tā ir konkrētā lieta. Paldies, Līdzeļkungs!